Labdien, jaunavas martā. Paskatīsimies, kāda enerģija virmo apkārt jums. Priesteriene, tāda slēpta ietekme, slēptas zināšanas, daudz lietu paturēšana pie sevis, intuīcija, zemapziņa. Un tas nozīmē, ka šajā mēnesī visdrīzāk jaunavas būs netradicionāli noslēpumainas ar vēlmi nestāstīt, nerādīt, nedalīties, kamēr pašas nav sapratušas, izzinājušas, noskaidrojušas. Iespējams, informācija trūkst kaut kādu detaļu, lai jūs gribētu sākt dalīties, bet šeit ir tāda paļaušanās uz savu intuīciju. Prāts ir lielisks rīks, jūs pašas zinat jaunavas, bet priesteriene saka, ka šajā mēnesī jums daudzkārt noderēs tieši jūsu intuīcija. Ja? Tad uzmanieties no tā, lai apkārtējie cilvēki kaut ko speciāli neslēptu no jums, lai apkārtējie cilvēki nebūtu pārāk noslēpumaini, lai nenāk tāda kā migla uz jūsu pusi, kas dod maldinošu efektu, un tad, ka jūs nevarētu noorientēties situācijā, notikumos vai notikuma attīstībā. Darbs sola ienākumus caur sadarbību, bet katrā ziņā tas ir pentakļu karalis. Jūs esat ielikuši jau pamatīgu fundamentu, līdz ar to es negribētu teikt, ka sāksies ļoti daudz dažādu aktivitāšu darbību vai iesaistus. Drīzāk teiktu, ka nāk tāds pamatīgs resursu vilnis, kurā jūs varēsiet pēc tam balstīties, kurā jūs varēsiet rast stabilitāti, drošību, un ja nekas daudz nenotiek šajā mēnesī, tā kā jauni iesaukumi, tad nepēdājiet nenieka, viss stabilizējas un notiek arvien nopietnāks, naudīgāks, bagātāks, un, protams, neaizmirstiet par saviem partneriem. Sadarbības partneriem palēnām, pamazām, sevišķi viņus nemēģinot provocēt vai aktivizēt, lēnām iesēt tādu sadarbības sēklu, ka ar mani, ar mums kopā, ar mūsu firmu kopā gan jums būtu ļoti izdevīgi, jā, un tā kā var arī materiāli ieinteresēt apkārtējos cilvēkus. Partnerībā pentakļu dūzes sola jaunu aizsākumu. Ja? Tātad tiem, kam ir ģimene, kam ir attiecības, šī kārts aicina uzsākt kaut ko jaunu, kopīgu. Vai tas varētu būt kaut kas, ko jūs kopīgi pērkat, iegādāties mājai, dārzam, jūsu dzīves vietai, jūsu izklaidēm, varbūt tas ir maza iemaksa par ceļojumu. Ja, tad pentaklis saka, paplānojiet jūsu kopīgo budžetu un jūsu kopīgās darbības, un tas jums nesīs tādu kopības, prieka sajūtu un vēl vairāk stiprinās jūsu attiecības. Tiem, kam liekas, ka manās attiecībās gan vispār nekas nemainās un nenotiek, tad jūs esat viens no tiem, kas var šīs attiecības mainīt, atnesot kādu ideju, piedāvājot kaut ko. Jā, tas varbūt nenotiks uzreiz, bet jūs esat pateicis un partneris sācis domāt, un tas lēnā garā kā tāda sniega pika dodas uz priekšu un visu izdodas sakārtot. Un tā kā no jauna radīt kaut ko interesantu attiecībās. Un savukārt tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē attiecības, pentakļu dūzes ir jā, tā ir iespēja ir dot, bet dūži vienmēr aicina jūs pašus piedalīties. Ja jūs esat spēlē iekšā, tas ir tā kā, manuprāt, ruletē, ja tu piedalies, tad tu noliec kādu žetonu uz galdu, vai tu dod kādu zīmi, ka tu piedalies, vai tu uzliec kaut kādu likmi. Jā, tu uzliec likmi, un tad arī šajā gadījumā tiem cilvēkiem, kas meklē attiecības, uzlieciet likmi, un kas zin, viss iespējams. Un padoms. Padoms ir arī priesterieni, tātad divās dažādās kāršu kavās dažādas priesterienes, un tomēr taro jums iesaka paturēt pie sevis dažu labu noslēpumainībā, un tas, ka kāds jums nevar atšifrēt, jums ļoti labi spēlēs
kā palīdzošs efekts šajā mēnesī. Lai jums izdodas! Uz tikšanos!